Labdien! This will be project. Tas ir projekts. Tā ir pieeja, kas balstīta uz projektu. Un te jau uzsvēra, ka pastāv klasteri un tie atrodas projektu vidū. Un mēs strādājam kopā ar citiem teritoriāliem projektiem enerģētikas un ilgtspējības jomā Igaunijā, kā arī Baltijas jūras reģionā. Mūsdienās ilgtspējība jau tagad ir vides jautājums, tā ir pamatvērtība. Un arī parādās daudz vairāk projektu un uzņēmēju aktivitātes, kas ietver šo komponenti. Un tāpēc arī Eiropā ir uzsver, kā mēs runājam par vidu, par enerģētiku. Tas nozīmē arī runāt par uzņēmēju darbību un par komercvērtībām, ko mēs iegūstam. Mūsu projektā mēs nerunājam tikai par šo vecmodīgo ražošanu, piemēram, pārstrādāšanu, bet mums tas ietver arī pakalpojumu sektoru, kas būs arvien vairāk svarīgāks, un arī patērētāja joma ir ļoti svarīga. Mūsu partneru vidū, diemžēl, nav Latvijas uzņēmumu, bet mēs strādājam tomēr kopā ar Latvijas kolēģiem sektorālās aktivitātēs. Viņi piedalās semināros un dalās ar pieredzi, kas ir vērtīga. Mēs uzskatām, ka Latvijas stratēģijas ir svarīgas arī makroreģionālos rīcības plānos. Jau minēja, ka ir tik daudz mandātu, ko dod mandātus arī Baltika 21 un dažādas institūcijas un iniciatīvas. Arī mūsu projekts uzstādīs augstus mērķus ražošanai un lai mums būtu arī gala produkts. Un mēs ceram, tas seks visu reģionu. Mums ir nepieciešams šis gala rezultāti un tiem jānodrošina ilgtspējīga attīstība arī uzņēmējdarbībā. Būtu vienkāršoti domāt, ka mēs savā jaunajā projektā piemērotu eko-inovācijas, tikai tās, kas jau ir pieejamas. Mēs mēģinām radīt vides instrumentus, kas darbotos kā kontaktbirža abām pusēm, kur abas puses nodrošina gan pieprasījumu, gan piedāvājumu un iesniedz apspriešanai. Tādā veidā mēs atrodam visoptimālāko veidu biznesa modelim, kā uzlabot vidi. Kas ir būtiski svarīgi mūsu pieejā attiecībā uz NVU, ir saskatīt pareizo virzību, jo ir tik daudz ES direktīvu un regulu sakarā jaunajām iniciatīvām, un MVU vienkārši cīnās, lai tiktu visu to galā un apmierināt visu šīs prasības. Tātad mūsu fokus sektori ir ilgtspējība, būvniecība, zemes virsmas uzlabošana, decentralizēta atkritumu, kā arī notekūdeņu pārstrāde, biogāze. Tātad šie visi virzieni ir saskaņā ar direktīvām.
First, Pirmkārt, we collected mēs savācām vislabākās prakses un visjaunākās inovācijas, kas ir ļoti būtiskas ietekmes ziņā videi, un balstoties uz šiem elementiem mēs veidojām daudzas pārnacionālus seminārus gan Stokholmā, gan citur, lai veidotu decentralizētu ūdens attīrīšanas sistēmu un nepiesārņot jūru. Tad mēs arī veidojām veselu instrumentu kopu politiķiem, rīcības politikas veidotājiem, arī kodolenerģijas attīstības jomā un izstrādājam pārnacionālas darba kārtības, rīcības plānus, kas balstās uz gan nacionālajām, gan arī makroreģionālām vajadzībām. Mēs esam jau izveidojuši 223 inovatīvas, ilgtspējīgas programmas, tādus elementus un izveidojuši tādu datubāzi. Un mēs saņēmām arī atgrieznisko saiti no uzņēmumiem, kam pašiem nav kapacitātes potenciāli, lai veidot šādu reklāmas kampaņu un arī, teiksim, veikt kaut ko mārketinga ziņā. Un arī, teiksim, ar visu veiktu PR darbu. Mēs meklējam partnerību zinātniskā izpētē un attīstībā, lai noteiktu mērķus un arī pētam licencēšanas iespējas tā, lai nostiprinātu savu tīklojumu. Tagad mūsu saskarne, te mēs to veidojam pa sektoriem, tad pa valstīm. Jūs šeit redzat visas kontaktus, kā jūs tieši varat sazināties ar uzņēmējiem dotajā valstī. Tālāk, nākošais instruments, kas ir jaunajiem mazajiem uzņēmumiem, ir šī instrumentu kasta vai instrumentu kopums, kas ietver finanšu kompetences, mārketingu, sabiedriskās attiecības, PR, jo maziem uzņēmumiem tas būtu ārkārtīgi dārgi, un bieži vien viņiem tas viss ir arī daudz nav pieejams, un te, piemēram, var izmantot resursus citās valstīs, piemēram, Zviedrijā, šeit jūs redzat minētas kompānijas, jo šie ir tie instrumenti, ko mēs esam apkopojuši. Ko tad mēs esam mācījušies, apkopojot prezentāciju? Tik tiešām ir liels potenciāls inovācijām un pētījumiem, bet kā jau vairāk kārt ir bijis teikts, tas nevienmēr tiek pilnībā izmantots, un Baltijas jūras reģions nevienmēr ir interesants tādiem reģioniem kā Ķīna un tā tāda. Mēs cīnāmies nacionālā, vietējā līmenī, un ir ļoti daudz mazu un vidēju uzņēmumu, kas nespēja izpildīt pat Eiropas Savienības prasības, ko nosaka Eiropas Savienības direktīvas.
Un te tā kā daudz lietas vēl ir ļoti tādas vienkāršas. Mēs runājam par maizes ceptuvēm, par veikaliem uz stūra un nevis par raķešu zinātni un augsto tehnoloģiju inovācijām. Bet ir tik daudz lietas, kas ir tik viegli sasniedzamas arī zemo tehnoloģiju jomā un kuras risināt nemaz nav tik dārgi, kur vienkārši ir jāpārveido uzņēmējdarbības modelis un domāšana vai varbūt pakalpojumi, kas ļautu uzņēmējiem strādāt ilgtspējīgāk. Un gribētos vēlreiz uzsvērt, ka šī nacionālā vide un politika valstīs ir svarīgāk par Baltijas jūras reģiona iniciatīvām un šī tiešo kontaktu veidošana reģionu līmenī bieži ir sarežģīta. Teritoriālā sadarbība, kas notiek, nevienmēr pilnībā spēj būt stimuls ilgtspējīgām inovācijām, kā arī inovēt varbūt tādā starpsektoru līmenī maziem un vidējiem uzņēmumiem. Liels jums paldies!